Tad labdien! Ir nedaudz pār diviem. Man tāds jautājums, vai es esmu labi dzirdama? Ja kāds man dod kādu ziņu, Jā, tad es labdien, turpinātu. labi dzirdama. Labi dzirdama, skaidrs, liels paldies. Tā tad ir nedaudz pār diviem, un es domāju, ka sāksim šo te tehniski informatīvo webināru par iespējām piesaistīt finansējumu atsevišķām aktivitātēm Baltijas un Ziemeļjūras reģionā. Sākšu es ar to, ka šis webinārs tiek ierakstīts. Līdz ar to es informēju visus, kas varbūt nevēlās tapt ierakstīti, tad zinat, ka mēs ierakstam, un šis te webinārs pēc tam būs arī pieejams projekta mājaslapā. Man kaut iemeslu pēc nepārslēdzās tā. Mani sauc Astra Labuts, es esmu no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, un Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir partneri šajā Blue Action Bonus projektā, kura ietvaros mēs tad esam uzsākuši šo te finansējuma, teiksim tā, sadalīšanu, mērķētu sadalīšanu, iesaistot vietējās kopienas. Šajā projektā darbojos es un man kolēģi Anda. Mēs arī abas šodien esam šeit klātesošas webinārā. Un līdz ar to, ja ir kādi jautājumi arī turpmāk, var droši vērsties primāri pie manis, bet arī Anda ir šī projekta, tā teikt, lietas kursā. Īsi par to, par ko es šodien runāšu. Tātad es sākšu nedaudz par projektu mērķiem un tā saistību ar Eiropas Savienības misiju atjaunot mūsu okeānu un ūdeņus līdz 2030. gadam. Kāpēc tas ir svarīgi man šo pieminēt? Tāpēc, ka būtībā ikvienai aktivitātei un ikvienai idejai, kas tiks finansēta šo te finansējumu projektu konkursu rezultātā, ir cieši jāsasaucās ar šo te Eiropas Savienības misiju par okeāniem un ūdeņiem. Tāpēc es nedaudz ieskicēšu tos mērķus, parādīšu, kur atrast informāciju, lai ik viens no jums var pēc tam arī vairāk iepazīties ar tiem. Es pati pēc savas izglītības un amata esmu zinātniece, tāpēc es ļoti centīšos vienkārši stāstīt par lietām, bet priekšlaicīgi jau atvainojos, ja man sanāk kaut kas pārāk sarežģīti. Līdz ar to jums ir arī pieejami čatā, droši jautājiet jautājumus, ja kaut kas paliek neskaidrs, centīšos iekļauties ļoti laicīgā laika termiņā, lai varam arī kādus jautājumus beigās apskatīt. Bet tomēr, ja nesanāks atbildēt uz jautājumiem, tad mēs tos noteikti piefiksējam čatā un tad pēc tam izsūtīsim visiem apkopotā veidā atbildes. Kā arī droši pēc šī te webināra var ar mani e-pastiski sakontaktēties un varam vienoties par atsevišķu jautājumu risināšanu savādāk. Tātad sākšu es ar šiem te mērķiem un pēc tam pieskaršos pašam finansējumu konkursam, projektu veidiem, pieteikšanās un vērtēšanas kārtībai ļoti īsi pieskaršos un tad arī pieminēšu atsevišķus piemērus no šī tā mūsu reģiona, Baltijas jūras, Ziemeļjūras reģiona, kas ir tās idejas, uz ko šis Blue Action Bonus projekts skatās kā uz tādām, kuras arī mēs sagaidītu. Bet, protams, idejas nāk no sabiedrības, nāk no kopienām, nāk no jums, tāpēc neuzskatiet, ka šis ir tāds izsmeļošs stāstījums par idejām. Idejas ir tiešām lielā lidojumā, galvenais, lai tās saskan ar šiem mērķiem, par ko es pēc īsa brīža runāšu. Tātad šis te pats projekts ir samērā plašs, 18 projektu partneri no 11 valstīm, uz 4 gadiem, un tas galvenais koordinators ir Vācijā, un tad mēs no Latvijas, kā Latvijas Hidroekoloģijas institūts, esam tie, kas ir atbildīgi par Latvijas kopienu iesaisti un šo te iespēju nodrošināšanu tieši mūsu kopienām šeit uz vietas. Šī te Eiropas Savienības misija, varētu teikt, ir tādas praktiskas platformas, ko sauc par bākām, un šobrīd līdzīgi kā mūsu reģionā, Baltijas un Ziemeļjūras reģionā, šis te Blue Action projekts ir līdzīgi, tā ir
citos Eiropas reģionos, kur arī ikvienai kopienai ir iespēja pieteikties šādam pašam finansējumam, virzoties tieši uz šiem pašiem mērķiem, uz Eiropas Savienības misijas ūdeņu un okeānu mērķiem. Un tas galvenais, ko mēs vēlamies panākt ar šīm finansētajām idejām, ir ieviest tās procesā un iesaistīt vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus, lai uzlabotu ūdeņus, gan jūras, gan arī saldūdeņu kvalitāti un ūdeņu veselību. Tas tāds lielais mērķis, līdz ar to tas arī man šeit tiek parādīts. Tātad uzsvars ir uz kopienām, uz inovatīviem un ietekmējošiem, teiksim tā, pasākumiem, aktivitātēm. Un tas, ko mēs šeit sniedzam, tas ir praktisks un viegli pieejams atbalsts. Mēs kā projekts šeit esam tāds instruments priekš kopienām. Sākot ar šo te webināru, mēs sākam nodrošināt šo te atbalstu, lai ikvienam būtu pieeja rast atbildes uz jautājumiem par projektu pieteikumu aizpildīšanu, par ideju, teiksim tā, ielikšanu šajā konkrētajā rāmī, kas tiek sagaidīts, un kā arī finansēto projektu īstenošanas laikā mēs turpināsim sniegt šo atbalstu gan ar atskaites formām, gan ar kaut kādiem tehniskiem, praktiskiem jautājumiem. Tātad runājot par šo te Eiropas Savienības misiju, būtībā mēs varam izdalīt šīs te aktivitātes 3 virzienos. Tā ļoti vienkāršoti, jāsaka, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, piesārņojuma samazināšana un klimatneitrāla un ilgtspējīga zila ekonomika. Tie ir tādi 3 lielie bloki, par ko ir jādomā, teiksim tā, piesakoties uz šo te finansējumu iespējām. Un šeit mēs mēģinam ieviest jau risinājumus, jau, teiksim tā, dabā ieviest, vai arī izcelt kādu risinājumu un pārvērst to tādā plašākā pielietojumā, piemērot dažādos reģionos no kādas pilotu izpētes vietas uz plašākiem reģioniem. Arī tādi risinājumi šeit ir ļoti atbalstāmi. Un šeit, kā jau es pieminēju, tehniskais atbalsts un arī zināšanu apmaiņa, tas ir tas, ko mēs šeit nodrošinam kā projekts. Tas, ko mēs finansiāli piedāvājam, ir 2 veida uzsaukumi, kopienu vadītie pasākumi, kas ir tīri praktiski pasākumi, un nākotnes rīcību programmas, ko vairāk vajadzētu uzskatīt par tādām ceļa kartēm, par stratēģijām, par plānu izstrādēm. Bet pie šiem es pieskaršos detalizētāk pēc brīža. Tātad. Sākšu es ar atbalstāmajām aktivitātēm. Šo es jau pieminēju par šo Eiropas Savienības misiju okeānu un ūdeņu, un tas viss šīs aktivitātes koncentrējās ap šo, teiksim tā, plānošanas dokumentu, kas ir Eiropas līmeņa plānošanas dokuments. Un atgriežoties pie šiem 3 lielajiem blokiem, šeit jau varbūt konkrētāki tādi mērķi, bet, kā jau es minēju, neuztveriet šo kā izsmeļošu sarakstu. Respektīvi, domājot par bioloģiskās daudzveidības sadaļu, kas ir augšējā sadaļā, piemēram, atjauno 25,000 kilometrus brīvi plūstošu upju. Šis var ietvert gan praktiskas darbības, iet un tiešām atjaunot, attīrīt, gan arī var ietvert šo te stratēģisko plānošanu, palīdzēt reģioniem plānot, kā mēs nonāksim pie šī mērķa. Tāpēc tie veidi, kā šos mērķus ieviest dzīvē, ir tiešām plaši interpretējami. Un šos te mērķus var arī sasniegt caur tādiem netiešiem, teiksim tā, netiešām aktivitātēm, kas tiek uzsvērtas kā digitālā zināšanu sistēma ūdeņiem un sabiedrības mobilizēšana un iesaist, respektīvi tādi informatīvi, sabiedrību ieinteresējoši šo te,
teiksim tā, šo te mērķu popularizēšana sabiedrībā, tai skaitā izglītības jomā. Un šī digitālā zināšanu sistēma ūdeņiem vairāk ir tāda ar tādu nelielu zinātnisku pieskārienu aprēķināt, izmantot pieejamos datus kaut kur, kā ieviest dabā automātiskus novērošanas rīkus vai tādas lietas. Tas ir domāts ar šiem te diviem risinājumiem. Un runājot tieši par šo te misiju okeāna mērķiem, šeit ir mājaslapa. Tur jūs droši varēsiet ieiet un atradīsiet tādu interaktīvu apli, kur tad uzspiežot uz katra no šī mērķa, var sīkāk ar to iepazīties un mēģināt izprast, vai tas ir tas mērķis, kas attiektos uz jūsu ideju, vai tomēr nē, un tad skatīties, kas ir tālāk pieejams. Jo ikvienai idejai, iesniedzot arī šo jau sākotnējo ideju pieteikumu, ir jāpamato, zem kura mērķa tieši jūsu konkrētā ideja iet apakšā. Kā arī šajā pašā mājaslapā tālāk paejot uz leju, šis te viss pats ir atspoguļots arī tabulās. Es tiešām ieteiktu iepazīties ar šo materiālu un saprast, kurā virzienā jūsu ideja iekļaujās. Un tad detalizētāku šo te aktivitāšu sarakstu var atrast arī mājaslapā, šajā projekta mājaslapā, zem sadaļas funding, jeb finansējums. Tur bišķiņi paskrolējot uz leju var nonākt līdz šiem te noteikumiem un nosacījumiem, un tur pirmajā pielikumā ir samērā detalizēti aktivitāšu saraksti, bet es atkal uzsvēršu, ka viņi nav tiešām izsmeļoši, tas tikai, lai parādītu to virzienu, kā projekts skatīsies uz šīm te idejām, kuras finansējams un kuras varbūt neizpildīs šos kritērijus. Bet šeit ir tāds īsts piemērs no tā, ko tur var atrast, un tā vispārīgi, lai parādītu varbūt to tvērumu, par ko mēs runājam. Mēs runājam par, piemēram, ilgtspējīgu ūdeņu turismu, savienot turismu ar dabas vērtību, teiksim tā, popularizēšanu, ar informēšanu vai jau ar praktiskām darbībām, ar dabas atjaunošanas elementiem. Arī uzsvars uz lokālo uzņēmēju darbību, arī pie piemēriem prezentācijas beigās rādīšu piemēru no Ziemeļjūras, kur ar lokālu uzņēmēju darbību zvejnieki, kas zvejo, teiksim tā, tādā vides draudzīgā veidā, viņi popularizē sabiedrībā tieši šādus risinājumus, un tādā veidā arī šādas aktivitātes varētu skaitīties kā atbalstāmas, un tai skaitā arī jau tāds skaidrākas lietas kā dabā balstīti risinājumi, akvakultūras, kas attīra ezerus vai jūru, vai tā pati upju tīrīšana un tādas lietas, protams, arī šeit iet apakšā. Kā arī jau manis pieminētā informēšana, izglītošana, popularizēšana, šajā gadījumā arī pilsoniskā zinātne un tās attīstīšana ir pie atbalstāmām aktivitātēm. Nedaudz savalkot to kopsavilkumu par atbalstāmām aktivitātēm, tas primārais, kam būtu jāsako līdzi, ir, ka tās ir pamatojamas ar misiju okeāns mērķiem. Bet tas, ko mēs sagaidām, ir tas, ka tās idejas nāk no kopienām, jo kopienas ir vistuvāk tai reālai situācijai. Līdz ar to mēs izvairamies no tādas situācijas, ka mēs kā projekts jau uzreiz pateikt, ka mēs atbalstam tikai to, šo vai vēl kaut ko citu, bet mēs pasakam mērķi, un tad kopienas tuvāk redzot to reālo esošo situāciju,
uz vietas, nāk ar savu ideju, tā saucamais bottom-up, tā pieeja, un tad mēs vērtējam šīs te idejas un atbilstību tiem mērķiem un piesaistot ārējos ekspertus, nonāksim pie šī secinājuma par ietekmēm, kurām idejām būs vis tāda plašākā ietekme un kas virzīs uz šo misiju okeāns mērķu sasniegšanu. Šeit atkal ir ielikta saite uz mājaslapu, kur var atrast informatīvo materiālu par šiem mērķiem, un vēlreiz norādīšu, ka tādai iedvesmai konkrētākus aktivitāšu sarakstus skatiet šajā uzsaukumu noteikumu nosacījumu 1. pielikumā. Un kas var pieteikties šeit? Tā īsa atbilde būtu, ka jebkura juridiska persona, kas ir reģistrēta valstīs, kas ir šajā kartē iekrāsotas zilā krāsā. Ļoti plašs pieteicēju loks, gan valsts pārvalde, gan arī zinātnieki, izglītības iestādes, uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība, kā nevalstiskās organizācijas, dažādi cita formāta organizācijas. Galvenais ar mērķi sasniegt, uzlabot ūdeņu stāvokli un lai šīs idejas atbilstu Eiropas Savienības misijai okeāni un ūdeņi. Tas arī ir tas galvenais, ko es varu pateikt par to, kas var pieteikties šiem projektiem. Arī uzsaukuma noteikumu un nosacījumu šajos noteikumos ir tādas vispārīgas kopienas vai juridiskas personas nosauktas, bet atkal neuztveriet šo kā tādu izsmeļošu sarakstu. Ja jūsu ideja saskan ar šiem mērķiem, ko es jau pieminēju, un jūs esat reģistrēti Latvijā, pilnas iespējas pieteikties uz šo finansējumu. Tātad ir diva veida uzsaukumi. Pirmais no tiem ir, es atvainojos, ka neesmu iztulkojis latviski, bet es mēģināšu izskaidrot. Pirmais ir tā saucamie kopienu vadītie pasākumi vai aktivitātes. Angliski tas ir šis te community-led actions. Tātad būtībā šī ir programma, kurai ir jāveido konsorcijas, lai pieteiktos vismaz no 2 partneriem, 2 juridiskām personām. Konsorcijā var būt no 2 līdz pat 12 juridiskām personām, un visām tām ir jābūt reģistrētām šajās Baltijas jūras un Ziemeļjūras baseinā valstīs, kuras arī kartē bija norādītas. Kopējais apjoms ir līdz 2 miljoniem eiro uz konsorciju. Sākot no 200 000 līdz 2 miljoniem ir tie griezti, un tas ir atkarīgs no tā, cik jums ir konsorcija dalībnieki. Jo ir robeža, ka viena juridiska persona var iegūt maksimāli 500 000 šajā uzsaukumā. Respektīvi, ja jums ir konsorcijas, minimālais konsorcijas no 2 juridiskām personām, tad maksimums, ko jūs varētu iegūt, ir 1 miljons. Pamatojot, protams, savā projekta pieteikumā to ar attiecīgām aktivitātēm. Un šis ir veidojams uz 2 gadu periodu. Un kopienu vadītie pasākumi ir raksturojami ar to, ka tie ir taustāmi, praktiski ieviešami risinājumi. Šeit mēs runājam par praktiskām aktivitātēm, ja mēs runātu analoģijās par šo pašu upju atjaunošanu, tad šeit būtu tiešām praktiskas aktivitātes, kuras rezultātā būtu notikusi kāda veida upju atjaunošana. Otrs uzsaukuma veids ir nākotnes rīcību programma, kā mēs to esam pārtulkojuši, ja varētu teikt tāda pārejas programma. Angliski ir Transition Agendas. Šeit finansējums ir pieejams
mazāks, līdz 100 000 eiro par vienu programmu. Šo var arī īstenot viena pati juridiska persona, neveidojot konsorciju, vai var veidot partneru kopu konsorciju līdz 3 juridiskām personām, teiksim tā, bet šeit arī ir limits 60 000 uz vienu juridisku personu, respektīvi, ja vēlties izveidot vienu nākotnes rīcības programmu kā viena juridiska persona, tad tā maksimālā pieejamā summa ir 60 000. Un šajā uzsaukuma veidā mēs jau runājam par stratēģijas izstrādi, par plāniem, par dažāda veida rekomendācijām, kā nonākt līdz šiem mērķiem nākotnē. Un šeit arī termiņš ir īsāks ieviešanai, kas ir 18 mēneši. Un ja jūs varbūt ievērojāt, ka šeit ir rakstīts, ka šī ir pirmā nākotnes rīcība programma, tad šim uzsaukumam būs arī otra uzsaukuma reize aptuveni pēc šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Tātad šim būs 2 uzsaukumi, un šis ir pirmais. Kopienu vadītajiem pasākumiem šis ir vienīgais uzsaukums, kas būs, un vairāk uzsaukumu nebūs. Līdz ar to šeit ir tāds tā kā apkopojošais slaids uzskatāmībai. Un šeit arī esmu ielikusi no mūsu oficiālajām prezentācijām, kas jau tika rādītas angļu valodas webināros, tīri, lai ir arī angļu valodā pieejami visi tie termini un tas, kā tas tiek prezentēts visā reģionā kopumā. Kas ir viena būtiska lieta, kas savā veidā ir jāņem vērā plānojot konsorcijus, ir, kad viena juridiska persona finansējumu var iegūt tikai vienu reizi un vienā uzsaukumā. Kas nozīmē, ka ja jūs piedalāties 2 projektu idejās vai 2 dažādos konsorcijos, vai, pieņemsim, plānojat vienu šo te nākotnes rīcību programmu un piedalāties vēl konsorcijā, pieņemsim, pie šīs te sabiedrības vadītajām aktivitātēm, tad jārēķinās ar to, ka finansējumu var iegūt tikai vienā projektā. Ja rezultātā sanāks tāda situācija, ka viena juridiska persona iegūst finansējumu no 2 dažādiem projektiem, tad būs jāizvēlās, kas ir tas, kurā jūs vēlaties šo finansējumu saņemt. Bet šeit ir jāņem vērā, ja jūs esat konsorcijā iekšā un jūs nolemjat, ka jūs tomēr finansējumu vēlaties saņemt citā konsorcijā, tad jāreikinās, ka varētu gadīties, ka šis te apstiprinātais projekts, no kur jūs atsakaties, vispār zaudē finansējumu, jo vērtēts tiks visa tā ideja kopumā. Tā ir tāda būtiska lieta, ko paturēt prātā, ja ir plānā startēt vairākās idejās vai vairākos konsorcijos. Arī tai skaitā šis attiecās uz otro uzsaukumu, kas būs šiem te nākotnes rīcības projektiem. Arī tur, ja jūs pirmajā jau esat ieguvuši finansējumu, uz otro uzsaukumu jums vairs nav vērts startēt, jo jūs viņu vienkārši nevarat vairāk iegūt. Par pieteikšanās procesu. Pieteikšanas process ir 2 pakāpju. Līdz 16. martam es arī parādīšu laika termiņus. Līdz 16. martam ir jāiesniedz projekta idejas forma, kas ir tāda vienkāršota forma, tiešām tīri, lai projekta eksperti saprastu jūsu ideju un varētu noorganizēt šīs te individuālās konsultācijas. Un šī te individuālā konsultācija ir obligāts posms, lai vispār tiktu pie uzaicinājuma iesniegt pilno pieteikumu. Projekta formas, šī te projekta idejas forma un individuālās konsultācijas nekādā veidā netiek vērtētas. Tās ir ar domu, ka jūs pastāstiet projekta ekspertiem, kas ir tā jūsu ideja, un projekta eksperti sniegtu savu atgriezenisko saiti, kā
pasakot, kā varbūt viņi saredz, ka varētu uzlabot šo ideju vai kā labāk iekļauties šo mērķu, projektu uzstādīto mērķu sasniegšanā, vai arī norādītu, ka mums ir viens cits līdzīgs jau pieteikums un varbūt jūs gribat apvienoties, vai tāda veida konsultācijas tās ir. Tās nekādā veidā nav konsultācijas, pēc kurām jums pateiks, ka nē, mums jūsu ideja nepatīk. Drīzāk tās ir konsultācijas, kur mēs, šie te projekta eksperti, sniegs jums savas zināšanas, savu viedokli par to, kā viņi redz, kā jūs varētu attīstīt šo ideju un kurā virzienā varbūt labāk iet, lai jūs labāk iekļautos šī te projekta, teiksim tā, uzstādītajā tvērumā. Un droši var arī apmeklēt projektu mājaslapu, un mums ir arī izveidota jautājumu e-pasta šī te adrese. Tur gan komunikācija notiek angliski, bet, ja vajag palīdzību, protams, var arī vērsties pie manis, centīšos palīdzēt. Šeit ir īsi ieskats, kā izstāst šī te projekta idejas forma, kādi ir tie jautājumi aptuveni, un šeit jūs redzat, kad otrais jautājums jau ir par to, zem kuriem misijas okeāns mērķiem jūs, teiksim tā, patīk, bet ir. Labi, skaidrs, tas nebija man. Jau otrais šis te jautājums ir par to, zem kuriem mērķiem šajā misija okeāns stratēģijā jūsu ideja iekļaujās. Līdz ar to atgādināšu, ka izpētiet tās, lai jūs zinat, ko tur varētu ielikt, bet es atkal norādīšu, ka individuālās konsultācijās par šo vēl pārunāsiet ar ekspertiem un varbūt nonāksiet pie cita risinājuma, pie cita mērķa. Līdz ar to šis ir tīri tāda pirmā ideja, kas jums ir, lai ir jau, teiksim, tā kaut kāds pamats, pārunājot ar ekspertiem, virzīt jūs tuvāk šim te mērķim uz pozitīvu atzinumu pie finansējuma. Šeit ir arī laika rāmis. Mēs esam starp 1. un 2. punktu šobrīd. Mums ir atvērti konkursa uzsaukumi, un mēs gaidām projektu idejas formas, kas tiek iesniegtas. Un es tiešām aicinātu tās aizpildīt un iesniegt pēc iespējas ātrāk, jo tuvāk šim 16. martam, jo blīvāk būs ar šīm te individuālajām konsultācijām. Un mazāk arī laika līdz ar to paliks pilnajam pieteikumu iesniegšanas tam laikam starp konsultāciju un šo te 29. maija datumu. Jo mums jau pirmie projekta idejas formas pieteikumi ienāk, pirmās individuālās konsultācijas jau ir uzsāktas un ekspertiem ir limitēts, savā veidā limitēts laiks, un līdz ar to, jo vēlāk jūs iesniegsiet šo te projektu idejas formu, jo arī varētu būt, kad ilgāk jāgaida rindā uz šīm te individuālajām konsultācijām uz atgriezenisko saiti. Un individuālās konsultācijas, tas ir tāds obligāts nosacījums, lai vispār iegūtu iespēju pieteikt šo te pilno projektu pieteikumu. Un tad līdz oktobrim notiks vērtēšana un atlase, un veiksmīgie projekti, sākot ar 26. gada novembri, tad uzsāks savu īstenošanu. Šeit ir īsi par vērtēšanu, tīri, lai jūs esat informēti, ka projektu idejas formu un individuālo konsultāciju neviens nevērtē. Pirmie noraidījumi var būt tikai pēc pilnā projekta pieteikuma iesniegšanas, kas ir izgājuši šo te vērtēšanu ar, teiksim tā, ārējiem ekspertiem. Un tur ir vesela, tā teikt, iekšējā programma, kā nonākt līdz šiem te lēmumiem.
Un iedvesmai īsi es paņēmu piemērus arī no webināra, kas tika rādīts jau tagad janvārī angļu valodā bija iedvesmas webinārs tieši mērķēts šiem uzsaukumiem, tāpēc, ja kāds no jums jau ir piedalījies un redzējis šos webinārus, šeit varbūt šīs idejas nedaudz atkārtosies, bet tiešām tikai pāris piemēri, jo visi šie webināri pieejami arī projekta mājaslapā, varat noskatīties, noklausīties jums ērtā laikā arī pilnās versijas. Šeit, piemēram, labie piemēri no aktivitātēm, tieši sabiedrības vadītajām aktivitātēm ir par akvakultūrām, būtībā reģeneratīvajām akvakultūrām, kas atjauno sistēmu, ekosistēmu, izņemot barības vielas, jūras aļģes, makroaļģes un gliemenes tiek audzētas, un tad kā viņas pārstrādā un nonāk līdz materiāliem, līdz produktiem, tādējādi palīdzot gan videi, gan arī ejot zilās bioekonomikas virzienā. Tāpat tās arī mākslīgu rifu radīšana apaugumiem tika minēts kā labais piemērs šiem te praktiskajām aktivitātēm. Runājot par šo te datu sadaļu, arī dažāda veida programmu attīstība, kas var palīdzēt ar monitoringu vai cilvēku informēšanu, sabiedrības iesaisti, arī uzsvērtas kā aktivitātes, kuras atbalstāmas šī projekta ietvarā. Un par šiem te nākotnes rīcību plāniem šeit ir piemērs par, teiksim tā, ceļa kartes izveidi, lai ieviestu reģionā zilās ekonomikas virzienu. Šis ir piemērs no Portugāles, gan par makroaļģu produktu, teiksim tā, pārvēršanu kaut kādā makroaļģu biomasas pārvēršanu produktos, gan arī par zivju certificēšanu un līdz ar to arī šīm te sekojošām produktu ķēdēm. Šeit ir arī viens piemērs, kur apvienojas vienā platformā turismu savienojot ar dabas vērtību popularizēšanu un dabas atjaunošanu, tāds dabas un kultūras mantojumu savienojums. Un no šīm te pārejas programmām vēl jāpiemina vietējo zivju, tā teikt, produkcijas pārvēršana pa tādu savu veidu informatīvu platformu par tādiem dabas vērtību vēstnešiem, informējot sabiedrību. Šis ir piemērs no Ziemeļjūras, kur šis konkrētais produkts, kas šeit ir parādīts, ir izgājis līdzīgu procedūru, kā mēs šobrīd veicam šeit, dalot grantus. Un šis ir viens no tiem, kas ir iegūs finansējumu, lai informētu sabiedrību par atsevišķām problēmām un ilgtspējības mērķiem. Laikam tiksim cauri prezentācijai nedaudz ātrāk kā pa stundu, līdz ar to varēsim arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Tad šeit īsumā apkopojums un vēl pāris lietas, ko es vēlos uzsvērt, ka gan projekta idejas formai, gan pilniem pieteikumam ir jābūt aizpildītam angļu valodā un jābūt norādītai visai prasītajai informācijai, kā arī šī individuālā konsultācija notiks angļu valodā. Līdz ar to, ja ir problēmas ar angļu valodu, centīsimies palīdzēt, cik nu varam no mūsu puses. Bet šeit ir jāsaprot, ka arī viss atskaitīšanās un viss notiek angļu valodā.
tā tas ir. Lūdzu, es ievērot termiņus, jo uz šo brīdi man vispār nav nekādu indikāciju, ka kāds no termiņiem varētu tikt pagarināts, kā arī iepazīstamies rūpīgi ar nosacījumiem, lai vērtētu aktivitātes atbilstību. Būtiski ir tieši, lai tā ietekme ir Latvijā vai Banus reģionā, un lai šī aktivitāte ir sasaistāma ar Eiropas Savienības misijas okeāns un ūdeņi mērķiem, kā arī ievērojam šos te maksimālos finansējumu griestus un sekojam līdzi norādījumiem. Tad nav interešu konflikts, tas vairāk attiecās uz projektā iesaistītajiem, tas attiecās uz mūsu institūtu, ko arī mēs esam nokomunicējuši iekšēji, ka mēs tā teikt, mēs paši nepiedalāmies šajā uzsaukumā. Kā arī šeit es vēlos norādīt, ka pilnajā pieteikumā ir jābūt arī pieejamam, jānorāda, kur ir pieejams dzimuma līdztiesības plāns juridiskai personai. Tādam jābūt, teiksim tā, izstrādātam uz pilnā pieteikuma iesniegšanas brīdi. Tad vēl, ja ir vēlme, varat sekot līdzi projekta informācijai LinkedIn profilā, Facebook profilā komunikācija notiek caur Latvijas Hidroekoloģijas institūtu profilu, ja ir interese, var sekot līdzi. Tur, kā arī, ja vēlties, var pievienoties šim te Blue Action Banus kopienas, teiksim tā, sociālajam tīklam, kas ir tādā platformā, kas ir Blue Biomatch, tur gan ir jāizveido savs profils, un tad tur var iesaistīties, šo prezentāciju nosūtīsim jums, un tur šīs visas aktīvās saites ir. Varat izpētīt un izvērtēt, vai tas jums būs vērtīgi vai nē, bet šajā Blue Biomatch platformā tā ir domāta kā tāda vieta, kur meklēt partnerus idejām. Ja jūs vēlties, pieņemsiet, iet arī ārpus Latvijas reģiona, tad būtībā tā ir tāda mērķēta vietne, kur mēs sagaidītu, ka, teiksim tā, tiek sameklēti kopīgus idejas īstenotāji, šie te konsorcija veidojās. Bet ar konsorcijiem arī palīdzēsim šajās individuālajās konsultācijās, ja tāda vēlme ir un ja mēs saredzēsim šīs sinerģijas ar citiem jau iesniegtiem projektiem. Tad aicinu noklausīties 18. februārī informatīvo iedvesmojošo webināru, kas ir plānots tieši par šīm te praktiskajām aktivitātēm. Tur būs piemēri un stāsti no šī te mūsu reģiona, tā skaitā arī no Baltijas jūras reģiona. Tur būs atsevišķi projekti kā piemēri, un es tiešām aicinātu sagatavot šo te projekta idejas formu pēc iespējas ātrāk un iesniegt to pēc iespējas ātrāk, lai jūs varat laicīgāk tikt līdz šīm te konsultācijām, lai jums nav jāgaida garā rindā uz šīm te konsultācijām, un līdz ar to ātrāk varētu iegūt šo te atgriezenisko saiti un jau strādāt ar pilno pieteikumu, kas ir jāiesniedz līdz 29. maijam. Ja ir kādi konkrētāki jautājumi, var droši rakstīt uz šo te e-pastu, kas ir apakšā norādīts, tad babhelpdesk.fundingbox.com. Tur, kā es minēju, komunikācija notiek angļu valodā, bet, mūsdienās jau ir arī daudz tulkošanas rīki, tad arī var arī kaut kā mēģināt latviski rakstīt. Bet, kā jau es minēju, var arī droši man rakstīt, mēģināšu risināt, mēģināšu palīdzēt. Šeit ir arī jūsu informācijai iespēja piereģistrēties šajā platformā, ko es minēju, kas ir domāta kā tāda sociālā tīkla platforma tieši šī projekta finansējuma uzsaukumu pieteicējiem. Un tad
ja ir kādi jautājumi, tad tos es varētu tagad uzklausīt. Es skatos čatā, varbūt kaut kas ir. Mums ir jautājumi čatā, Astra, jā. Jā. Es tad varbūt beigšu šērot, jo mani slaidi arī ir beigušies. Un tad, jā. Tā. Es sākšu no augšas, ja? Tātad. Konsorcija dalībnieki var būt tikai no Latvijas. Nav noteikuma, ka jābūt kādam partnerim obligāti no ārvalstīm. Tas vienīgais noteikums ir, kad aktivitātēm ir jābūt ar ietekmi uz Banus reģionu. Respektīvi, Latvija skaitās šajā Banus reģionā, līdz ar to, ja visas aktivitātes tiek plānotas Latvijā, tas pilnīgi ir atbalstāmi. Un droši var arī pieteikties, jā. Otrais jautājums, vai ir ierobežojumi projekta īstenošanas laikā iepirkt ārpakalpojumu aktivitāšu īstenošanai? Teiksim tā, atskaitīšanās par finansējumu ir tas saucamais lampsam, respektīvi, kad tiek maksāts par ieviestajiem pasākumiem. Manuprāt, ārpakalpojumi skaitītos, teiksim tā, nav ļoti sīki jāatskaitās par izmaksām, kas rodās projekta laikā. Tā skaitā materiāli, dažāda veida inventārs, darba stundas, komandējumi, tas viss ir atbalstāms. Manā ieskatā arī ārpakalpojums ir atbalstāms, to es, protams, noskaidrošu. Vēl tad es šo jautājumu arī precīzāk atbildēšu pēc tam atbilžu apkopojumā. Bet, ja mērķis tiek sasniegts, manā ieskatā tas ir atbalstāms. Un kas kalpo kā pierādījums, ka ideja nāk no kopienām. Teiksim tā, tai idejas ietekmei ir jābūt ar ietekmi lokāli uz kopienām. Teiksim tā, jāiesaista kopienas, jo tas mērķis ir iesaistīt sabiedrību visplašākajā tā raksturojumā, kad sabiedrība tā, kas ievieš šīs te izmaiņas, lai tās ilgtermiņā paliek. Tas ir tas, kas ir arī jācenšas aprakstīt, kā jūs ietekmēsiet šīs kopienas, vai tās kopienas ir iesaistītas projektā. Vai nē, tas ir cits stāsts. Galvenais ir, lai šīs te aktivitātes ir ar ietekmi uz kopienām un lai jūs varat pierādīt, ka ilgtermiņā šī ietekme paliks labvēlīga. Es ceru, ka es atbildēju šo jautājumu. Ja nē, tad jo, kā jau es minēju, kad projektu var pieteikt arī valsts iestādes un zinātniskas institūcijas. Nav tā, ka tikai kopienas var pieteikt projektus, bet tai ietekmei ir jābūt uz sabiedrību, uz kopienām lokālā, reģionālā mērogā ar ilgtermiņa ietekmi, un tas būtu jāpierāda caur to savu idejas aprakstu, kā tas ietekmēs kopienas labvēlīgi, kā tas ietekmēs rezultātā ūdeņu veselību caur darbībām, ko šīs kopienas veic vai neveic attiecīgi. Vai ir procentu ierobežojums, cik lielu finansējumu daļu var izmantot praktiskiem darbiem? Kā jau es minēju, atskaitīšanās par finansējumu būs ļoti vienkāršota. Ja ir rezultāts, tad būtībā ierobežojumu nav. Vai ir kāda nosacījuma prasības publiskiem iepirkumiem? Tik tālu, cik nosaka nacionālā likumdošana. Jo nekādas atkāpes no nacionālās likumdošanas mēs, protams, nevaram, to mēs nevaram apiet nekādā veidā. Vai konsorcija dalībnieki startē katrs ar savu objektu, vai arī divas juridiskas personas, veidojot konsorciju, var startēt ar vienu objektu nezaru? Teiksim tā, jūsu ideja, jūsu skatījums
šo var pārunāt ar ekspertiem šajā individuālajā konsultācijā, un eksperti var rekomendēt, kā viņi redz vienu vai otru risinājumu. Nav obligāti jābūt vienam objektam, nav arī obligāti katram partnerim jādara praktiskas darbības, katram savā objektā. Tas ir brīvi jūsu izvēle, galvenais mērķis ir pierādīt to ietekmi, un ka tā ietekme būs izmērāma un ilgtermiņā. Kas ir iekšējie ūdeņi? Ezeri, upes lielākoties pa gruntsūdeņiem, manuprāt, mēs šeit nerunājam, bet to es varu noskaidrot. Vai ir nepieciešams līdzfinansējums? Nē, finansējums ir 100%. Ja jūs sasniedzat mērķi, tad jūs zinat, kāda ir tas finansējums, ko sniedz šis te projekts. Ja jūs pārsniedzat šo te finansējumu, ko jūs esat paredzējuši, tad gan tas ir jūsu risks, tas, ko jūs apsolat. Zinot, kāds ir pieejamais finansējums, tad projekts sagaidīs, kad mērķis tiks sasniegts, un par to jūs dabūsiet šo te finansējumu, kas tiek piešķirts. Noteikumi līdzfinansējumiem nav. Vai mājaslapā ir pieejama pilnā pieteikuma forma? Mājaslapā būtu jābūt pieejamai pilnai pieteikuma formai. Mēģināšu atgriezties savā prezentācijā. Tā, nošērošu. Tātad mājaslapas šajā vietā ir pilnā forma. Ja ir redzams, es ceru, ka ir redzams, ko es rādu tagad. Pilnā pieteikuma forma. To, vai viņa ir lejuplādējama. Es domāju, ka viņa ir lejuplādējama. To var ļoti ātri arī pārbaudīt. Un, lai viņu iesniegtu, ir nepieciešama šī te individuālā tikšanās ar ekspertiem. Tikai tad viņu varēs iesniegt. No rīta, diemžēl, tā mājaslapa nestrādāja. Es pastīšos tagad. Jā, diemžēl mājaslapa šobrīd kaut kāda iemesla dēļ nestrādā, tāpēc nevar pārbaudīt, bet vai minētais lampsam tiek izmaksāts par daļām? Jā, noteikumos ir aprakstīts, kā par daļām tas tiek izmaksāts. Un avans projektu uzsākšanas sākumā ir paredzēts. Procenti tad precīzi jāskatās noteikumu sadaļā. Man šķiet, ka bija 10%. Vai ir termiņš, no kura var sākt realizēt projektu? Projekts sākās novembrī, var sākt no novembra, tie, kas ir apstiprinātie projekti. Šī gada novembris, oktobrī tiek paziņot rezultāti, un es rādīju to laika nogriezni. Es varu atgriezties atkal pie prezentācijas. Un tā. Un šeit idejas īstenošana sākas ar 26. gada novembri. Nu tā. Vai ir vēl kāds jautājums, uz ko es varētu atbildēt? Bet es tiešām aicinātu tad iepazīties ar šo te materiālu, kas ir jau mājaslapā, vai arī pa konkrētiem jautājumiem var sūtīt uz šo te e-pastu, ja ir tiešām konkrēti jautājumi par kaut kādām detaļām, par to, vai es kvalificējos, vai es nekvalificējos. To es lūgtu sūtīt uz šo te helpdesk e-pastu, uz projekta, teiksim tā, centrālo biroju. Es varu palīdzēt ar tehniskām
lietām, ja tādas ir nepieciešamas. Bet tas primārais, ko es aicinātu, ir uzrakstīt šo te ideju formu, iesniegt un iziet šo te individuālo konsultāciju ciklu, jo tas, ko jūs rakstat ideju formā, tas nekādā veidā nav saistoši. To visu pēc tam pilnajā projekta aprakstā var mainīt, balstoties uz to, ko saka šajā, kāda ir šī saruna individuālajās konsultācijās, gan arī pēc tam jūs varat mainīt tās lietas. Tas, ko jūs minat šajā ideju formā, tas nekādā veidā neatstāja ietekmi uz vērtējumu par pilno formu. Tā, vai es drīkst jautājumu uzdot? Jā, droši. Man tāds jautājums par dzimumu līdztiesības plānu. Mums rūpnīcā strādā viena vīrieša, tāpēc man jautājums, kā tas praksē izskatās? Mums ir projektā jāpieņem darbā sievietes, vai mums jāizlīdzina, vai kas tas tāds ir? Jums kā juridiskai personai ir jābūt aprakstītam, kad jūs ļoti daudzos Eiropas Savienības projektos tā šobrīd ir prasība, un šādam dokumentam ir jābūt. Tad man jāapraksta šis plāns par dzimumu līdztiesību. Es vienkārši praktiski domāju, Es sapratu, jā, jūs jautājumu. Šo es vēl noprecizēšu, un es piefiksēju, ja, Ēriks, es tad pie jums vēl atgriezīšos ar šo konkrētu atbildi. Cik viņam detalizētam jābūt, ja? Tas ir jūs jautājums. Jā, paldies. Aiga ir rociņa. Jā, labdien. Es gribēju precizēt tādu jautājumu, vai ir kaut kur noteikts par tehnisko gatavību, teiksim, iesniedzot projektu, ja tur ir, teiksim, kaut kāda ūdeņu tīrīšana, vai ir jābūt jau kaut kādiem izpētes darbiem vai apsekojumiem uz projekta iesniegšanas brīdi, ja tur ir, nezinu, kaut kāds tehniskais dokuments vai atļaujas vides sakarā nepieciešams, vai tam ir jābūt arī uz projekta iesniegšanas brīdi jau? Uz projekta iesniegšanas brīdi jums droši vien vajadzētu pierādījumus, kad ja jūs pa praktiskajiem darbiem runājat, kad jūs šo 2 gadu laikā spēsiet īstenot šo darbību. Un ja atļauja ir viens no riskiem, kas jums ir nepieciešama un kas varētu kavēt, tad ir jāskatās jums pašiem konkrēti pēc tās idejas, kāda jums ir tāda uzstādījuma, kad jābūt augstam gatavības līmenim nav, bet jums jābūt pārliecinātiem, ka jūs pagūsiet tajā termiņā to izdarīt. Ja es atbildēju uz jautājumu. Jā, tad skaidrs. Paldies, jā. Labi, tad paldies. Es saprotu, vairāk jautājumu nav. Projektu var, es redzu, ka Elvitē ir jautājums čatā, projektu var īstenot līdz 24 mēnešiem, līdz ar to, jūs plānojat to laiku, kad jūs sākat un kad jūs beidzat. Es varu vēl noprecizēt, vai var vēlāk, bet manā ieskatā var arī vēlāk uzsākt, jā. Nepārsniedzot šo te gala termiņa 24 mēneši, kas ir nolikts projekta ietvarā no novembra 2 gadi. Un varbūt vēl nobeigumā vēlreiz uzsverot to, ka viena juridiska persona var iegūt finansējumu tikai vienu reizi. Šis attiecās arī uz lielām, teiksim tā, institūcijām, kā universitātēm un, lielākiem uzņēmumiem vai zinātniskiem institūtiem. Iekšēji būtu jākoordinējas, kurš iesniedz, jo mēs apzināmies, ka universitātes ir milzīgas un atsevišķas institūcijas var būt samērā lielas un ka viens var nezināt, ka otrs iesniedz šo te pieteikumu, bet tas ir tas risks, kas ir jāņem vērā, kad viena juridiska persona var iegūt finansējumu tikai vienam projektam, vienai idejai.
tas no manis tad nobeigumā būtu pēdējais uzsvars, un es novēlētu tad jums visiem izdošanos. Ja ir nepieciešams kāds atbalsts, droši var man rakstīt, komunicēt, un gaidīsim jūsu ideju formas pieteikumus, un visticamāk, kad arī šajās konsultācijās lielā daļā, kas no Latvijas nāk, es pati arī būšu klātesoša. Jā. Liels paldies jums arī. Un lai izdodās. Paldies, visu labu!